Tur ir ķepu patruļas automašīnas, kas ietriekušās tajā ezerā. Tāpēc nolaidīšu savu jaudīgo magnētu, lai noskaidrotu, vai šis stāsts ir patiess vai nepatiess. Ak, mans Dievs, es tiešām jūtu kaut ko smagu. Un, draugi, paskatīsimies, ko es redzēju internetā. Hei, draugi, paskatieties! Šie ir Chase un Maršals no ķepu patruļas, un viņi staigā pa īstam. Viņu automašīnas ir īstas. Tas ir vienkārši traki. Un paskatieties, viņi ir pa īstam, un tas viss ir internetā. Un paskatieties, draugi, kas notiks tālāk. Viņi brauca pa mežu, un tagad Chase mašīna ir iekritusi ūdens tilpē. Un tagad es jūtu kaut ko pie sava magnēta. Tā varētu būt Chase mašīna. Mums viņiem jāpalīdz, jo Chase ar savu mašīnu varētu būt zem ūdens, draugi. Ak, mans Dievs, es kaut ko redzu, kaut ko zilu. Ak, nē, draugi, vai jūs to redzat? Ak, mans Dievs, tas nav iespējams. Šī ir Chase mašīnas aizmugurējā panelis. Tas ir ķepu patruļas simbols. Šīs ir mašīnas gaismas. Paskaties, kā izskatās oriģinālā mašīna, un tas ir aizmugurē. Es domāju, ka pēc avārijas ūdens tilpē Chase mašīna tika salauzta. Chaseam no ķepu patruļas varētu būt nepieciešama mūsu palīdzība. Tātad nāciet, mums jāatrod vēl vairāk detaļu, mums jāatrod vēl vairāk atradumu, un mums jāizglāb Chase. Citādi viņš varētu būt miris. Tātad, labi, jā. Es tiešām kaut ko jūtu. Es tūlīt saņemšu kaut ko, kas saistīts ar ķepu patruļu. Skatieties, puiši, kaut kas tūlīt iznāks no ūdens. Kaut kas dzeltens? Es nezinu. Vai kaut kas zils un vēl kaut kas? Ak, mans Dievs, es zinu, kas tas ir. Tā ļoti īpaša, pati oriģinālā Chase mugursoma. Īstais Chase no ķepu patruļas šo nēsāju uz muguras. Paskaties uz to attēlu. Tātad šī ir pati oriģinālā īstā Chase mugursoma. Chase šo mugursomu nēsāja pirms avārijas. Tātad mēs varam atrast vēl vairāk lietu, kas saistīts ar ķepu patruļu kaut kur tajā ūdens tilpē. Bet pats svarīgākais ir tas, ka Chase un Maršals joprojām ir dzīvi. Vai ar viņiem viss ir kārtībā? Varbūt, izmantojot šo mugursomu, mēs varam noskaidrot, kur atrodas Chase. Kā tas darbojas? Šķiet, ka tā ir kā tīkliņa pistole. Kā tā darbojas? Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Tā bija tīkliņa pistole! Es notvēru savu Chase mugursomu. Tas ir traki! Tātad Chase izmantoja šo mugursomu, lai noķertu ienaidnieku zagļus vai citus ļaundarus. Bet kas tas ir? Izskatās pēc skaļruņa. Kā tas darbojas? Labi! Kā suns, Rei! Tas ir kā kādu pasaukt. Chase! Tas ir īsts Chase no ķepu patruļas. Tātad viņš ir dzīvs. Chase, pagaid. Chase ir tur. Kur viņš iet? Kur viņš iet? Tas ir viņš. Viņš bēg prom. Viņš skrien kaut kur. Chase, pagaidi. Kur viņš palika? Kur ir Chase? Ak, mans Dievs. Chase! Hei, kas tas ir? Kaut kas sarkans guļ tieši šeit, meža vidū. Ak, mans Dievs, puiši, šī ir Maršala galva. Maršals no ķepu patruļas arī bija šeit. Man būtu Chaseam bija vajadzīga kāda palīdzība, un viņš palūdza Maršalam viņam palīdzēt. Tāpēc mēs redzējām tos video. Sākumā viņi bija kopā pilsētā, bet pēc tam mēs redzējām tikai Maršalu, kurš brauc ar savu ugunsdzēsēju mašīnu mežā, pašā meža vidū, kur mēs atradām ķiveri, vai ne? Tātad Maršals tiešām bija šeit. Un paskaties, kas mums te ir tālāk. Šis izskatās pēc daļas no Maršala mašīnas. Tieši tā, viņš tiešām brauca šeit. Varbūt viņš mēģināja izglābt Chaseu, jo Chase zaudēja savu mašīnu ezera apakšā zem ūdens. Tātad mēs joprojām nezinām, vai Chase ir īsts, vai viņš ir dzīvs. Jo mēs viņu redzējām, bet nezinām, kur viņš tagad ir. Ejam! Chase, kur tu esi? Maršal, celies augšā! Au! Ak, vai! Kas tas ir? Tā ir kāpnes! Tā ir ugunsdzēsēju kāpnes.
tieši tāda pati kāpne bija uzstādīta Maršala ugunsdzēsēju mašīnā. Ugunsdzēsēji izmanto ūdeni, lai cīnītos ar uguni. Tāpēc Maršals devās tajā virzienā, tuvāk ūdens tilpei. Tāpēc es domāju, ka mums jāiet turp un jāatrod vēl vairāk atradumu, kas saistīti ar ūdeni. Ejam! Jā, puiši, to es jums arī saku. Tā ir vēl viena ūdens tilpe. Un skatieties, puiši! Ak, Dievs, šķiet, ka šī ir daļa no Maršala mašīnas, no ķepu patruļa. Tas arī ir sarkanā krāsā, un tam ir ugunsdzēsēja zīme šeit. Ak, Dievs, šī ir ļoti traka lieta. Man tas tik ļoti patīk. Šī lieta iespējams tika uzstādīta uz Maršala mugursomas, vai arī tā tika uzstādīta uz Maršala mašīnas. Tātad varbūt Čeisa mašīna bija aizdegusies, un mums vajadzēja šo ugunsdzēšamo aparātu, lai nodzēstu uguni Čeisa mašīnā. Tam ir arī speciāla ūdens cauruve. Mēs varam to ielikt ūdens tiltnē, lai paņemtu ūdeni. Paskatīsimies, kā tas darbojas, vai tas tiešām var nodzēst uguni. Tātad, puiši, skatieties, mums šeit ir atklāta uguns. Tas ir ļoti bīstami. Nekad nemēģiniet atkārtot to, ko daru es. Bet, puiši, ja jūs vēl skatāties, un ja jums patīk ķepu patruļa, lūdzu, abonējiet, tūlīt pat, abonējiet un nospiediet patīk. Un tagad nodzēsīsim šo uguni. Aiziet, kā, jā, aiziet. Jā, tā dzēšās. Jā, puiši, mēs pilnībā nodzēsām šo uguni, izmantojot ķepu patruļa ugunsdzēšamo aparātu. Haha, tas ir forši! Es domāju, ka šis ugunsdzēšamais aparāts būtu jāuzstāda uz ugunsdzēsēju mašīnas, lai tas būtu vēl jaudīgāks. Wow, jā, tā tiešām ir jaudīga lieta. Bet, puiši, mums vēl jāatrod Maršals, un mums vēl jāpalīdz Čeisam, lai kur viņš būtu. Čeis, Maršal, kur jūs esat? Puiši, mums tagad jāturpina makšķerēt ar magnētu. Mums tas jāturpina ar manu jaudīgo magnētu, jo mēs vēl nezinām, kur ir Maršals, vai viņš ir dzīvs, vai ar viņu viss kārtībā. Kur ir Čeis? Mēs viņu redzējām tuvumā, bet mums tas jānoskaidro, kur viņš tagad ir. Tātad turpinām mest. Varbūt mēs varam atrast vēl kādas Paw Patrol mašīnu detaļas. Bet šobrīd tas nešķiet tik smags. Es jūtos dīvaini. Wow, puiši, skatieties! Tas ir vēl viens Paw Patrol atradums. Šī lieta izskatās īsta. Tas ir Čeisa ķivere. Noteikti Čeisa zīme. Mēs atradām vairākas ķiveres, un tas ir traki. Policista ķivere un ugunsdzēsēja ķivere. Tas ir traki. Bet, puiši, es joprojām nevaru saprast, vai tas viss ir patiesi. Tas ir it kā viltots. Jo visas šīs lietas un viss, ko mēs šodien redzējām, izskatās īsts. Es nezinu, metīsim vēlreiz un noskaidrosim. Un tagad pamēģināsim šo ķiveri īsta. Un tagad es jūtos kā īsts Čeis no Paw Patrol. Tātad turpinām makšķerēšanu ar magnētu, labi? Mums jāiemet magnēts tuvumā, lai atrastu Čeisa vai Maršala mašīnu šajā secībā. Bet mans magnēts paslīdēja vai kaut kas tam līdzīgs, jo tagad es jūtu kaut ko ļoti vieglu. Hei, kas tas ir, puiši? Es redzu savu magnēta kaut ko neparastu. Oho! Šī ir Čeisa policijas zīme. Tātad viņš valkāja ķiveri un šeit nesāja savu zīmi. Čeis ir ļoti pareizs un ļoti jauks suns. Viņš vienmēr kalpo un aizsargā. Bet, ja mēs atradām viņa ķiveri un viņa zīmi zem ūdens, tas nozīmē, ka viss Čeis ir zem ūdens. Viņam varētu būt nepieciešama mūsu palīdzība. Varbūt viņš ir briesmās. Mēs nezinām, vai viņš ir dzīvs. Tāpēc turpināsim makšķerēt ar magnētu, lai to noskaidrotu tagad. Mums tas ir jāzina. Mums jāturpina makšķerēt ar magnētu. Bet vispirms ieraksti komentāros, kurš ir tavs mīļākais tēls? Maršals vai Čeis? Man visvairāk patīk Maršals. Metīsim magnētu, lai noskaidrotu, kas ir noticis tajā dīvainajā ūdens tilpē. Un jā, es jūtu kaut ko smagu un svaigu. Nē, tagad atradums ir kļuvis viedls. Skaties, mēs kaut ko dabujām. Tas ir stūres rats. Wow, tas ir diezgan liels. Un kas mums te ir? Vai tu nedomā, ka šis stūres rats ir pārāk liels ķepu patruļas suņiem? Varbūt tas pieder kādam citam. Paskaties uz to dīvaino spieķi. Tam ir ļoti unikāla un ļoti oriģināla krāsa.
Tātad, varbūt šis spieķis pieder mēram Hamdingeram? Jā, tas varētu būt viņš! Viņš ir ļoti, ļoti slikts cilvēks! Un varbūt viņš avarēja ar Čeisa mašīnu, un varbūt tā kādreiz bija viņa mašīna. Varbūt viņš ietriecās Čeisa vai Maršala mašīnā, un pēc tam Čeis bija nonācis zem ūdens. Ak, mans Dievs! Tātad tagad mēs veicam savu izmeklēšanu. Mums jāturpina makšķerēt ar magnētu, lai saprastu, vai pie visa vainīgs ir mērs Hamdingers vai nē. Tātad varbūt Čeisam joprojām vajadzīga mūsu palīdzība. Varbūt viņš joprojām ir zem ūdens ar savu mašīnu. Jā, tas nāk. Varbūt tieši tagad mēs tūlīt izvilksim visu ķepu patruļas mašīnu. Hei, paskaties, tā ir Čeisa mašīna. Tā ir zila un dzeltena. Ak, mans Dievs! Vai tā ir vēl viena Čeisa mašīnas daļa vai nē? Nē, tas ir īpašs, lidojošs planieris. Ak, mans Dievs, šī ir ļoti spēcīga ierīce. Šis var lidot ar šo planieri. Ak, mans Dievs, kā tas darbojas? Kā to var ieslēgt? Īsts, jaudīgs planieris, ar kuru lidot. Nu, es šeit redzu kaut kādu slēdzi. Wow, tas lido! Tas ir īsts lidojošs planieris no Čeisa! Skrienam tam pakaļ! Skrienam! Mums tas jānoķer! Hei, planieri! Kur tas palika? Tas aizlidoja. Tā, puiši. Es joprojām esmu zinkārīgs, vai tas viss ir īsts. Tātad, ķēpu patruļa eksistē īstajā dzīvē. Kā tas viss ir iespējams? Hei, paskatieties! Kas tas ir? Wow, puiši! Tas izskatās pēc metāla plāksnes no Maršala mašīnas, vai ne? Tam ir tieši tāda pati krāsa, tam ir tieši tāda pati zīme. Tātad šī lieta tika norauta no Maršala mašīnas. Tātad viņš bija šeit. Viņš iespējams brauc tajā virzienā. Vai arī varbūt viņš bija iekritis tajā ūdens tilpē. Varbūt viņš mēģināja izglābt Čeisu. Tātad, puiši, nāciet, mums jāturpina makšķerēšana ar magnētu. Tieši šajā vietā metīsim manu milzīgo magnētu un paskatīsimies, kas ir šajā ūdens tilpē. Varbūt šeit mēs varam atrast Maršala automašīnu zem ūdens. Tātad, metīsim. Nu, aiziet! Mums jāiegūst vēl vairāk pavedienu, lai to noskaidrotu. Kur ir Maršala vai Čeisa automašīna? Un jā, man šķiet, ka esmu kaut ko ļoti smagu noķēris. Varbūt tā ir visa ķēpu patruļas automašīna? Paskatīsimies, kas tas ir. Kaut kas nāk ārā no ūdens. Oho, puiši! Skatieties, tas ir vēl viens gabals no Čeisa automašīnas. Jā, puiši, tā noteikti ir Čeisa automašīna no ķēpu patruļas. Jā, tas ir viņa oriģinālais, unikālais numurs 02 un viņa zīme. Bet, puiši, tas nav labi. Tas nozīmē, ka visa Čeisa automašīna ir iznīcināta zem ūdens, puiši. Tātad jā, ja tā tiešām ir, tas nozīmē, ka visas automašīnas saplīst gabalos. Tās tika iznīcinātas ūdens trieciena dēļ. Tātad varbūt Čeisam joprojām ir nepieciešama mūsu palīdzība, bet pagaidiet, puiši, pašā sākumā mēs viņu atradām. Tātad metīsim magnētu, lai iegūtu vairāk pavedienu un saprastu, kur tagad ir Čeis, Maršals un mērs Hamdingers. Tātad metīsim, lai iegūtu vairāk pavedienu un noskaidrotu, kur tagad ir Čeis. Un puiši, ja jūs vēl skatāties šo video, neaizmirstiet abonēt. Abonējiet man kanālu jau tagad. Tas ir ļoti svarīgi, ja vēlaties redzēt vairāk magnētu makšķerēšanas un dažādas citas piedzīvojumus, un ja vēlaties uzzināt patiesību par ķēpu patruļu. Apskatīsim, ko mēs atradīsim tālāk. Jo šis ir ļoti svarīgs atradums, puiši. Šī ir kamera. Iespējams, tā tika uzstādīta vienā no automašīnām. Apskatīsim to. Paskatīsimies, ko tā ir ierakstījusi pirms sadursmes ar to ūdens tilpni. Skatieties, puiši, šī kamera ir tik stipri bojāta. Tātad, mēģināsim to palaist. Nav video, bet ir audio. Tas ir stipri bojāts, tāpēc video nav saglabāts. Bet mēs varam noklausīties audio, vai ne? Turpināsim atskaņot. Čau, vecīt, foršs auto. Paldies, Čau, tavs auto arī ir lielisks. Vai tu dzirdi to? 2 cilvēki runā par automašīnām. Tas izskatās tieši tāpat kā ķēpu patruļā. Viņi uzbūvēja automašīnas no ķēpu patruļas? Tātad tie ir fani, nevis Čeis un Maršals. Šie ir fani, kas brauc ar automašīnām. Ne tikai tas, es esmu saģērbis pīnutu šeit kā Maršal. Skaties! Es esmu tik priecīgs, ka tu atvedi arī savu suni. Vai tu dzirdēji to?
Viņi ir ļoti priecīgi, ka atveda savus suņus. Puiši, tas nav Chase un tas nav Maršals. Tie ir fani, ķētu patruļas fani. Un viņiem ir tieši tādas pašas mašīnas kā viņiem. Un viņiem ir tieši tādi paši suņi, kādus mēs redzējām video un mūsu video sākumā. Bet turpināsim klausīties, kas notika tālāk. Precīti, tas ir tik forši. Viņi brauc, viņi izklaidējās tajā mežā, manuprāt. Ak, nē, vecīt, manas bremzes. Es nevaru apstādināt mašīnu. Es nevaru to apstādināt. Ak, nē! Ak, mans Dievs! Tas ir traki. Vai jūs to sapratāt? Tātad, puiši, vienkārši paskatieties uz visu to. Visas šīs lietas tiešām izskatās kā mašīna no ķētu patruļas. Tieši tāda, kāda bija Chase'am. Un arī viņa mugursomi izskatās tik oriģināli. Visas šīs lietas ir tik reālas. Bet, puiši, pēc tam, kad noklausījāmies audio no šīs kameras, sapratām, ka jā, tās ir īstas mašīnas. Un šeit mēs redzējām īstus kucēnus un īstus suņus, bet visas šīs lietas izveidoja fani, kuri mīl ķēpu patruļu. Patiesībā es to arī mīlu. Un ja arī tev patīk Paw Patrol, neaizmirsti nospiest patīk manam video. Jo, ja tu vēlies, mēs varam savākt visas šīs lietas un mēs varam tās atkal uzbūvēt. Jā, mēs varam atjaunot Paw Patrol mašīnas, varbūt Maršala mašīnu vai varbūt Chase mašīnu. Paziņo savu viedokli komentāros, kuras vajadzētu atjaunot, šo vai to. Man tas ļoti patīk. Katrā ziņā tā nav patiesība. Mēs neatradām Paw Patrol reālajā dzīvē, bet tas bija neticami. Un mēs varam redzēt šī piedzīvojuma turpinājumu. Mani sauc Slavs, un paldies, ka skatījāties. Uz drīz tikšanos, draugi! Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt. Wow, Paw Patrol ir lielisks! Es ļoti vēlos redzēt pavisam jaunu seriālu.